nomāk tā sajūta, ka tu esi ģēnijs, ja, un pārējie viss nekas nav. Ja. Tagad tu apskaties, ka īstenībā ir mazliet otrādi. Ja. 10 dienu laikā darbnīcas dalībnieki pamazām apguvuši tikai pašus porcelāna apgleznošanas pamatus. Kā sagatavot krāsas, kuras krāsas uz traukiem klāt un apdedzināt vispirms, kuras pēc tam, kā arī dažādas porcelāna apkrāsošanas tehnikas. Un vēl viņi, lielas personības un individuālisti, mācās sadarboties, kaut vai krāsu sagatavošanas procesā. Tagad uz beigām mēs esam sākuši kooperēties, faktiski, jo uztaisīt daudz krāsas ir daudz labāk nekā maz, jo viņi iekalst un pēc tam tā kā būtu prātīgi, vispār daudz vienkāršāk. Darbnīcas noslēgumā mākslinieki visus tajā tapušos darbus piedāvāja izsolē. Saulainajā piektdienas pēcpusdienā vairāk solītāji par vienā eksemplārā tapušiem mākslinieku oriģinālu darbiem gluži nekāvās, tāpēc tos varēja iegūt par neticami labu cenu. 20 lati, trešo reizi un pārbaudas skumkālu. Tomēr patieso vērtību, kā varbūt pirmo un pēdējo kāda mākslinieka mēģinājumu porcelāna apgleznošanas mākslā šiem darbiem iespējams, pievienos laiks. Rīga, protams, nav Venecija, bet arī mums ir savi ūdens ceļi. Un paceļojot pa tiem, pilsēta parādās gluži no cita skatu punkta. Un kurš ir vēl labāks laiks, lai izbaudītu pilsētu kā pavasars? Izpriec kuģi ir visādi, ir baltie ziepju trauki, ar kuriem to īpašnieki brīvdienās neprātīgā ātrumā žvidzina pa ūdeņiem, ir cienīgie turistu vizinātāji šurpu turpu pa Daugavu, ir lielie prāmi, kas kopā ar bāriem un deju zālēm pārceļ mūs uz citu valsti, un ir Dārlinga. 1900